Nu pat noklausījos mazliet vairāk nekā stundu garu sarunu ar uzņēmēju Normundu Bergu. Kā viņš pats savā Twitter postā teica, šis ir materiāls, ko var klausīties kaut kur braucot. Ja interesē ekonomikas un valsts pārvaldes jautājumi, es šo sarunu tiešām iesaku noklausīties. Manuprāt, Normundam ir izdevies vienkārši un saprotam noformulēt atbildes uz vairākiem jautājumiem, par kuriem publiskajā telpā bieži dzirdam vai nu ļoti sarežģītus skaidrojumus, vai arī skaļus saukļus bez īpaša pamatojuma. Sarunā tiek pārunāts, ko mēs varam sagaidīt no jaunās valdības, vai valstī pašai būtu aktīvi jāiesaistās uzņēmējdarbībā, vai tas galvenais uzdevums tomēr ir radīt vidi, kurā uzņēmumi var veiksmīgi strādāt. Kas būtu jādara ar Air Baltica, kā turpināt Rail Baltica projektu, kas notiks ar LMT un TET, tas man arī ļoti interesants jautājums vienmēr bijis. Vai valstī vispār ir skaidrs ilgtermiņa redzējums par šo uzņēmumu nākotni? Arī vai Latvija var kļūt par nozīmīgu dronu tehnoloģiju valsti? Un kas būtu nepieciešams, lai mūsu uzņēmumi spētu ne tikai radīt labas idejas un prototipus, bet arī ražot nopietnos apjomos? Sarunā tiek runāts arī par birokrātijas mazināšanu un par to, vai mākslīgā intelekta nozarē pašlaik neveidojas kārtējais ekonomiskais burbulis. Es gan sākumā teicu, ka Normunds Bergs šos jautājumus izskaidro ļoti vienkārši. Varbūt neesmu līdz galam objektīvs, iespējams, pavisam vienkārši tas šķitīs tikai tiem, kuri jau kaut nedaudz orientējas ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Tomēr arī tad, ja nepiekrītat visiem secinājumiem, šo sarunu ir vērts noklausīties. Vismaz tāpēc, ka tajā sarežģīti jautājumi tiek apspriesti bez tukšām frāzēm un bez mēģinājuma izlikties, ka katrai problēmai ir viena brīnumaina vienkārša atbilde. Saiti uz podcastu epizodu ielikšu tepat aprakstā.